Haralds Babris, Kate Eisaka, Katrīna Hermanoviča, bakalaura 1. kurss. Kas meklē, tas atrod. Identitāte nav statiska. Tā ir kā kaleidoskops, vienmēr mainīga, tomēr ar nemainīgu kodolu. Cilvēka kodols veidojas no atmiņām, sapņiem, sāpēm un piedzīvotām iedarbojoties ar apkārtējo pasauli un sevi. Kolekcijas pamatideja ir radīt apģērbu, kas simbolizē šo nepārtraukti mainīgo, bet dziļo procesu, kurā indivīds atklāj savu iekšējo būtību, to, kas ir starp ādu un miesu. Vējā saule tek. Milana Mihailova, Sofija Estela Donga, Enija Pikšana, bakalaura 1. kurss. Control, escape. Grūti elpot, troksnis, kustības, katieni, pieskārieni, otrā āda tik atbaidoša un sveša. Aiz tā visa trauslums. Iekšējās pasaules pasargāšana no realitātes. Materiāli atspoguļo cilvēku otro ādu, kur strādā kā aizsargtērps. Zem tās cilvēka trauslā iekšējā būtība. Uģis Zauerhāgens, Elza Evelīna Pavlāne, Ieva Purviņa, bakalaura 1. kurss. Kā sadzīvot ar mežonīgo. Cīņa par izdzīvošanu sākas mirklī, kad tiekam pakļauti skarbiem un pretrunīgiem mehānismu zobratiem.
Izdzīvošanas instinkts ir kā katalizators, kurš liek cilvēka ārējai čaulē pakļauties, norūdīties un izdzīvošanas vārdā nevairīties no funkcionalitātes. And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity. And to set free a suffering humanity. And to set free a suffering humanity. Lead them straight and true. Give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in their faith. They will need thy blessings. Their road will be long and hard. Their road will be long and hard. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again. Annija Pauzere, bakalaura, 2. kurss. Ķeza. Laimdots ķeza. Pielāgošanās viņam ir kā sveša valoda, neskanīga un grūti iemācām. Ringā viņš kavējas ar soli, birojā ar komandu printeriem. Pat rūpēs ietīts mēģinājums bieži beidzas ar kārtējo ķezu. Bet viņš nesēro, jo zina, lielākoties ķezas dzīvo tikai mūsu pašu acīs. Pasauli paskatās, pasmaida un iet tālāk. Un viņš arī. What we're doing when the fat boys tripping. Alise Sedliņa Brūdere, bakalaura, 3. kurss. Zemādes. Uzauga kristiešu sektā, kur mums mācīja. Nāve nāks rīt un Jēzus izglābs tikai ticīgos. Dieva solījums – nāve atnāks rītvakar. Bet šī diena nepienāca. Vismaz ne tā, kā biju iedomājusies. Kad kukaiņi sāka izlīst no miesas, es beidzot ieraudzīju, kas visu šo laiku bija slēpies zem ādas. Viņi ir visur. Krišjānis Brasliņš, bakalaura, 3. kurss. Habitus. Ārsts teica, ka es kļūšu tizls, ja nebeigšu šķībi staigāt. Tad no stresa man parādījās blaugznes. Nekas nepalīdzēja. Teica, lai izvairos no stresa situācijām.
Nu tad es vairs negribēju iet ārā no mājas. Savā galvā es biju kļuvis pretīgs un tā tālāk. Šiem ir jāiekrīt natrēs, bet ja ne tomēr nesadzīs, ielujot pētīja visās klāzēs, ēks tāpat piedāvā tikās, skaties, kā cilvēks aug, sevi negrāmas pārvar savādu gaidu, kā gaida viņi ir atpasi. Kristens Cipsts, bakalaura 2. kurss, Incandescence. Mīkstie palagi un augstās sienas dažkārt naktī runā skaļi, tomēr par spīti visam degoša gaisma ļauj mūsu acīm redzēt nākamo saulrietu. Elizabete Meisīte, bakalaura 3. kurss, draudzene. Tā ir mana bērnība, tā ir mana lauku māja, tā ir mana vecmāmiņa. Tā ir mūsu atkal satikšanās. Vitālijs Kondraščuks, maģistrantūras 2. kurss, neīstenots. Viņš soļoja pa miglainu saulēkta molu, uzmetis tēva žaketi un mātes plīvuru ēnā. Viļņi traucās kā domas, par brīvību būt starp dzimumiem, starp nolemto lomu robežām. Kāzu dienā viņš bija viņš pats.
Nils Alencevičs, bakalaura 4. kurs. I want to be more human. Haosā es tevi vairs nepazīstu. Man vajag tev pieskarties, lai saprastu, ka esi īsts. Santa Kirmužas Vilāne, bakalaura 3. kurs. Ar mani. Varbūt naktī guļot mēs esam vispatiesākie. Samudžinājušies savās pidžamās sapņos un murgos esam negribīgi īsti un bez meliem. Kad nakts tērpi kā neatkarīgas būtnes, kas sakrunkojas un transformējas, rada neērtu, bet neatklātu pastāvēšanas identitāti. Pāvels Železņaks, bakalaura 3. kurs. Es, jā. Vārdi sastrīdējās, tie sajaucās, centās aizstāt viens otru, zaudēja nozīmi, vai varbūt iegūst to tikai uz mirkli. Tie sajaucās. А может, Vārdi смешали? sastrīdējās, centās mirkli, Поссорились, zaudēja потеряли, mirkli, sastrīdējās, слова sajaucās, потеряли, sajaucās, потеряли, sajaucās, потеряли, sajaucās, потеряли, sajaucās, поссорились, sastrīdējās, поссорились, sastrīdējās, поссорились, sastrīdējās, поссорились, sajaucās, поссорились, sajaucās, потеряли, sajaucās, потеряли, sajaucās, поссорились, sajaucās, потеряли, sastrīdējās, поссорились,
sajaucās, Поссорились. sastrīdējās, Потерялись. sastrīdējās, Поссорились. sajaucās, Потерялись. sajaucās, Потерялись. sajaucās, Поссорились. sajaucās. Artūrs Skurstenis, bakalaura 4. kurs, Hardology. Ķermenis ir zemes tērps, ar kuru mēs pieskaramies pasaulē un konstruējam savu realitāti. Tas pastāvīgi mainās. Katra rēta, pieredze, zīme atstāja paliekošus efektus un kalpo kā dzīves ieraksti, atspoguļojot katra uzkrāto personīgo vēsturi. Dziedināšanas ceļi, neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar fizisku atveseļošanos, emocionālu darbu vai garīgu izaugsmi, ir svarīgas nodaļas mūsu ķermeņa nepārtrauktajā stāstā. Ilze Muciņa, maģistrantūras 2. kurs, Sakņots. Iedvesmojoties no tradicionālajām amata prasmēm, kur katrs elements ir cieņas apliecinājums radošumam un prasmīgām rokām, kas idejas pārvērš valkājamā mākslā. Šī kolekcija ir kluss vēstījums par sadarbību ar dabu, ar cilvēkiem. Tā ir ielūgums pastaigai pa mežu, kur var ieraudzīt ne tikai kokus, bet sistēmas un stāstus, kas mūs visus savieno. Alberts Žitņevs, bakalaura 2. kurs, 3. planētas dievs. Parasts vīrietis, garlaikots un noguris, sēdēja un gaidīja, kad beigsies diena. Bet pasaulē sagrozoties, viņš attapās jaunā realitātē. Viņš veidoja okeānu, zemi un debesis, to visu pieteica kā savu, nostājās tā visa centrā un pārvērta to apģērbā. Linda Gusta, bakalaura 4. kurs, Dziedēt. Kolekcija integrē atmiņas no bērnības un personiskos pārdzīvojumus. Bērnība ir viens no aspektiem, kas vīs cauri toņu paletei, konceptam un pašai idejai.
Autors bērnība bija pilna ar māksliniecisku vidi, kur smelties iedvesmu ienirstot savās domās līdzīgi kā avatāri dodoties peldēties. Lai gan jāsaka, ka blakus košajiem toņiem un dramatiskajai krāsu gradācijai līdzās ir arī melanholija, kas atainojas izgrabtajās lielajās detaļās. Jurģis Emīls Liepiņš, bakalaura 3. kurss. Pazudis galvā, mežā, atradies. Es biju pazudis galvā un atradu sevi 7 jūdžu un Baltijas mežos. Vienā no tiem blakus man atradās antropomorfiski draugi, ar kuriem devos piedzīvojumos, otrā militārās formās tērti, ar kuriem radu kopību. Visu dienu kauns, neatvēru aizkarus, tavas zilās astiņas atgādina atvarus, ko tu redzi savā spokulī. Es redzu tikai spokuli. Tas ir labi, jo spogulis ir viss, kas tur ir. Jo spogulis ir viss, kas tur ir. Jo spogulis ir viss, kas tur ir. Jo spogulis ir viss, kas tur. Līva Ejuba, bakalaura 4. kurss, no Mākoņa Maliņas. Kad nomira vecmāma, manai māsai bija tikai 3 gadi. Māma viņai teica, ka tagad vecmāma uz mums skatās no Mākoņa Maliņas. Man toreiz bija 11 gadi. Es mēnesi no vietas nenovilku viņas jaku. Es negribēju viņu palaist. Kā lai neaizmirst viņas smaržu? Vai es maz vēl atceros viņas balsi? Kā mazināt zaudējumu smagumu? Ir tradīcijas un mājticības, kas remdē skumjas. Vienu dienu gadā mēs viņu atkal satiekam. Tā tiešām. Pa īstam. Sabrauc tuvāki un tālāki radi un sasēžas uz vienu soliņu. Kapusvētki. Saiknes starp mūsu vakardienu un rītdienu. Paula Vēvere, bakalaura 4. kurss, Nes. Es bieži prātoju par to milzīgo laicīgo varu, kura panāca Daugavas senlejas iznīcību. Kā cilvēks lika dabas varenībai pašai sevi aprīt. Vai nav pretdabiska šādu lietu kārtība?
Letīcija Orlova, bakalaura 3. kurss, izšķobītā pašustvere. Kolekcija reflektē toksiskās attiecības ar spoguli, sagrauta pašpārliecība par vizuālo izskatu un sašķobītu pašustveri, ko balansēja ar izsmalcinātu noskaņu, kā aicinājumu atklāt savu unikālo brīvību, jo skaistumam nav jābūt definētam. Krišjāns Pērkons, bakalaura 4. kurss, pilsētnieki. 6 tēlu dzīves iemiesojas manos tērpos. Caur drapērijām, izšuvumiem un materiālu apstrādi es nododu viņu stāstus tālāk. Viņi ir pilsētnieki, garām gājēji, kuru patiesās dzīves man būs mūžīgs noslēpums.